Mēs esam atbraukuši uz 4 colām. Jā, 4 colas. Vakar uzrakstīja, saka, ka visi grib TikTok mājā iesaistīties Andis, Pēters. Šos gan es nezinu, Čekus, Andis. Jā. Varbūt būs jāpērk no viņiem kaut kādu materiālu. Okay. Mēs neņemam no viņiem īstenībā, es nezinu pat, kāpēc. Neņemat gan, jā, bet vajadzētu. Labi, 4 colas, tas ir 10 centimetri. Cik ir viena cola, tu zini? Viena cola, viņiem jāzina vairāk. Es tur šās colas vienmēr jau... 2 komats kaut kas. Jā, redzi, precīzi pat nezinu. Vajag noskaidrot. Jā. Rakstu komentārā. Ok, 4 colas. Pie jums var ko iegādāties? Visu, kas saistīts ar santehniku, apkuri, kanalizāciju. Un palīgi materiāls, lai to visu sagatavot. Tas ir arī tā skaitā podi, duškabīnas, viss Jā, pārējais. baltā līnija, jā, vannas, podi, izlietnes, zelta. Krāni varam parādīt. Nu, mums reāli interesē, kas? Kā mums vajag kanalizācijas caurules zem mājas. Bet pagaid, biovide vai to nedod? Kanalizācijas, viņi jau parastos risinājumus dod, kas ir antiseptikas. Jā, kanalizācija. Ārējā kanalizācija. Mēs piedāvājam iekšējo arī. Okay. Ir zem pamatiem tāpat jāizbūvē kanalizācija, ūdensvats, lai pēc tam tur var piesākt. Un siltās grīdas jums ir? Ir. Ideāli. Labi, nu iesim, iekšā apsīsimies, kas te notiek, ja? Čau. Jā, tā, labi, tā, kur mēs ejam? Tā vai kanalizācija. Apakšējo, ārā ir, iekšā ir izolācija. Aiziet, lai parāda, kas viņiem ir. Jā. Labākās. Labi, bet zini, kas ir? Cik jūs ilgi vispār esat? 15 gadu Latvijā. Ko esat labāk nekā citi? Kāpēc varat izvēlēties jūs, nevis kādus citus? Ar attieksmi, ar apkalpošanu, kvalitāti. Okay. Laikam šis mums būs jāizmēģina. Jā. Tad es varēšu pateikt, kā bija. Labi, bet pagaid, jūs paši arī uzstādāt vai tikai? Jā, paši ar uzstādām, pēc projektiem, palīdzam izstrādāt projektus. Tā kā nav problēma. Tas ir baigi daudz, jā. Jo bieži vien ir kaut kādas lietas, ko var palīdzēt. Veikals tikai iedod tev trubu, un viss ir tev vajag risinājumu. Tas jābaigi forši īstenībā. Jā, risinājumi mums ir, jā. Ir apkurēm, ir izolācijas, radiatori. Ar radiators vispār daudz liek vēl cilvēku? Ļoti daudzos projektos tiek iestrādāt radiatori. Vecajās mājās maina vecos radiators pret jaunajiem, jā. Tā kā viena no top ejošajām precēm, teiksim tā. Katli arī mums ir. Re, kaut kādu gudrē risinājumu arī redzēju. Kas pa gudro risinājumu? Danfos siltiem grīdām, gudrē risinājumi, jā. Kas ir? Lai mazāk maksātu pa apkuru, vai ne? Mazāk maksāt papkuri, lai tev būtu labāks komforts, telefonā spēļ podziņas, cik tu gribi, kur siltu. Tas ir labs. Bet, Klau, TikTok mājā taču nebūs radiatori, tur būs tikai siltā grīda. Mēs varam ielikt kādu radiatoru arī, nav jau problēma. Okay. Vannas istabā varam ielikt, bet varam arī sienā iebūvēt, kā vēlamies. Pēc kādreiz radiatoru vajag kaut ko pažāvēt. Jo nav tev mājās vairs tāda vieta, tu klāji kaut ko uz grīdas, ja tev ir aģiks. Nezinu, ziemā bērniem cimdus vai vēl kaut ko nav slikti tomēr, ka viņš ir, kur pažāvēt. Es arī kā reiz būvēju māju, jā, man arī vannas istabā būs. No kā tu būvē? Siltinātajiem blokiem. Kāpēc nevis koku karkas? Ko? Varbūt es nav viņa pircis materiāls, varbūt viņš domāt savādāk. Būtu kāda ātrāk, es šo visu redzējis, būtu jau cits saruna, jā. Tad rekup būs priekš ūdeņiem tev, jā, arī būs, bet viņš jau būs šādā izpildījumā siltinājumā, tā kā viss kārtībā ziemā būs. Pareizi. Normāli. Tev ir radiatori, ja mājās? Es pats dzīvoju pasīvajā mājā, man ir viens elektriskais radiators uz visu māju. Viens elektriskais. Cik tam mēs ziemā ir rēķins peltrību? Kaut kādi pārsimts eiro. Vai ar elektrību, tāpēc man jau tur kopā tur viss. Lielmāja? 130 kvadrātmetri. Siltajām grīdām folija tev būs vajadzīga noteikti. Tāda veida. Siltās grīdas būs standartiņas droši vien. Viņas ar kaut ko atšķirās vispār, tas caurulis, vai ne? Ir atšķirības un ir lētais un dārgais. Ir lētais, ir dārgais gals, bet ja tā liekam visu kopā baigi, tad lielos vilcienos tā atšķirība ir ļoti minimāla. Tur gan projektētāji, gan ražotāji, gan montieri, tur viņiem vienmēr ir diskusijas savā starpā, kas ir labāks, kas nav labs, jā, kādos laikapstākļos likt. Jā, kad ir labāk likt. Ar ko atšķirās lētās grīdas caurulis no dārgajām, tavuprāt? Un kāpēc tu lētās neieteikt, vai tomēr ieteikt? Nē, lētās neviens neieteiks. Bet ko viņi ātrāk nolietojās, saplīst? Nē, viņām garantijas dod visi apmēram 50 gadus, jā. Pats materiāls ir, jā, ir PRT, jā, tavā gadījumā liksim, materiāls ir labs, ražotājs ir labs, uzticams. Otrs, kas ir ražotājs, ir Harts, jā, viņam sarkanā krāsā. To it kā iesaka, kad ir mīnus, jo viņi nedaudz elastīgāk, jā. Tad ir vēl mūsu konkurenti, kas arī citi liek, cits ražotājs vāc, tur. Gaumas jautājums, teiksim. Tad skerts ir labāks par šito balto? Pie -5 grādiem, jā. Ieklāšanas. Tas mainās tikai ieklāšanas procesā. Mums tagad tas jau tur tad viss kārtībā. Mēs jūlijā malcam augšā. Kas notiek pēc 50 gadiem ar tām caurulēm? Jūs garantija 50 gadi. Viņas turpina kalpot. Turpina kalpot. Neviens nav baigi pārbaudījis. Nav bet jūs uzņēmāt tikai 15 gadi. Jā, bet to jau ražotājs dod, ne jau mēs. Mēs jau savu galu garantiju nedodam. Tad jāiet vēl vismaz 50. Tā kā,
Jautājums. Es tagad pats ar pašu spēkiem zinu, kā būvēju māju, un man vajag tur siltās grīdas, saprast vēl kaut ko. No es arī varu nākt pie jums un prasīt? Jā, droši. Palīdz. Pagad, tad ne tikai juridiskās, arī privāta personas var pie jums nākt, jā? Palīdzēsim, atrisināsim jautājumus, jā. Kāda adrese šeit ir? Rīga, Katla kalna iela 9. Ideāli. Labi, ar ko atšķirās jums cenas, piemēram, te lielveikalā dārgākas ir vai pie jums ir lētāk? Vēl kaut ko mēs skatāmies uz kvalitāti vai uz cenu. Šie radiatori Volgala Not, viņi ir ļoti labas kvalitātes, ar labiem siltummaiņiem, biezāk metāli, ja? Viņi būs kvalitatīvāki un varbūt būs nedaudz dārgāki kā lētie veikalā. Bet viņi arī Man ideja. Komentārā vajag ierakstīt, kas svarīgāk pērkot preci vai būvēt māju, kvalitāti vai cenu. Abas divas lietas gan jau, ne? Protams. Bet zini kā, es kopēs maksā dubultā. Tā tas ir. Čau, beidzot, jā. Ar ko mēs esam unikāli, ko mēs varam parādīt, ko var salauzt, samontēt ātri. Es nezinu, kā mums vajag montēt vai lauzt. Viss atkarīgs. Jā, reku, tas ir Andis. Jā, Andis visu to projektiņu visu kopā saliek. Zigā, tu jau nezini, kā labāk, kā vispār ir. Es nezinu, es pieredzi esmu ar kuliciņu, jā. Tā Tu vairs ātri. nedod roku nevienam. Nu, baigi, nē, ja es ar labo roku turu kameru un ar šitam tā vieglāk ir, ja? Reku jaunums, ražotājs Stress, Spānija. Jā, esam pie šie dīleri redzi visādas skaistas lietas, varam te ielikt šitādu zelta krāsā atbildīs. Jā. Tu zini, kā mums vēl interjera dizaineris vajadzīgs, kas izplānos, kuru kas kā stāvēs, izskatīsies, jā? Un, Tāpēc tas zelta krānam vēl saka nē, jā? nu, pagaidām vēl nezinu, vai vispār tādu vai kādu. Dušas arī zelta krāsā saskaņos Vai kopā. obligāti zelta krāsā var izvēlēties jebkuru citu arī krāsu. Pagaid, bet kur te vispār ieeja ir šeit? Mēs caur kaut kurien izgājām cauri, kā te var iekļūt? Ieeja būs veiklā tieši pa šeien. Tā, labi, šitien veikals, jā? No 8 līdz 8. 8 līdz 6 vakarā strādājam, nolikto strādā tieši tāpatās no 8 līdz 6 vakarā. Katla kalna iela 9, 4. 9,4 colas, jā. Jā, un jūs jau esat 15 gadus, jā, šeit, jo. No 2009. gada. Kafija jums ir bez maksas, ja tu kaut ko pēc vai tev pašam jāmet kāpēc? Nāc, kļūst par mūsu klientu, katru rīt dabūs kafiju. Jā? O, Jā. redzi, izrādās vēl kaut kur ir bezmaksas. Kārbiņāna tikai ir un tad kur vēl? Pie jums arī bija bezmaksas. Pie mums arī bezmaksas. Jā. Jums te reāli ir santehniķa paradīze, viss kaut kas, jā, priekš viņiem. Protams. Nu, mēģinām piedāvāt visu, kas nepieciešams, kā santehniķiem, tā arī gala patērētājiem. Tātad labi, jums ir santehnika, jums ir apkurs katli, kas jums vēl ir? Instrumenti, visu darbu drošību. Izējām cauri darba drošībai. Viss cimdi, Darba drēbes, jā, kur ir cimdi, lai rokas nenosmērētu. Lai Okay. būtu baltām rokām. Tā, šitien cimdi 2,95 ir komentārā laba cena. O, ķīvere. Tā santehniķiem ir tādā krāsā vai vienalga? Vienalga, bet tās objektos ir vajadzīgs arī, kad jūs būvēsiet, es noteikti jums prasīs ķiverītes galā uzlikt drošības Labi, apsvērumā. cik tāda maksā? Nu, teiksim tā, 12 eiro. Dārgi? Labi. Es nezinu, nepateikšu uzreiz. Visi instrumenti priekš visiem celtniekiem, visiem arī mājasardzībām, visam tagad iet akcija, visai maketē no kataloga cenas mīnus 25%, kā arī aksesuāriem. Tā ar Jasper mauc vai ar kāda? Kādu Jasperu? Jaspers, man liekas, ir mājražotājiem, tie, kas mājās izmanto reti instrumentu. Jā, bet ko tu saki par makitu? Makita ir laba. Jaspers? Mums pat ir makita. Jā? Jā, tas nācās, kas vēl bija. Nē, Jaspers nav mums. Jāmēģina piedāvāt labākas cenas, lai maketi ņem tikai no mums. Jā, gribās kaut kādu augsto plauktiņu, tad arī Milwaukee faniem mani varam kaut ko piedāvāt tieši, kas ir saistīts. Kāpēc Jaspers nē? Esam mēģinājuši, Esam esam mēģinājuši. testējuši, un mūsu klienti ar tādiem instrumentiem nestrādā pagaidām. Labi, var parādīt lētāko līmeņu rādi, kas tev te ir. Lētāko līmeņa rāda. 13 eiro. Jā. Laba cena, labs līmeņu rādis. Atnāks no Liks TikTok māja, dabūs 20% atlaidi. O, būs tad tas sanāk ir 9, ir 10. TikTok, tagad jauns atlaids, te būs TikTok māja, Jā. un tu vari dabūt Bet ir atlaidi. jāmeklē mani vai Tomu. Ok, viņš var tikai iedot, jā? Atcerieties Toms vārdus. vai es? Pagaid atgādini vārdu, jo neatcerēsies to vārdu. Pēteris. Vai Toms. Toms? Jā, Knipeks instrumenti, jā. Viena no vecākajām rūpnīcām, kas ražo šādu tipu stangas, ļoti laba kvalitāte. Un santehniķiem ir ļoti iemīļots instruments un tiešām kvalitatīvs. 35 eiro, jā? Tev varētu iestumt iekšā. Es neizlīdīšu ārā. Neizlīdām, te toči nē. Šitie granulu katli, jā? Šitie granulu katli, jā, ļoti gudri ar automatikām, sistēmām, arī ar telefonu vadām. Šis nav ne tikai granulu katls, bet šī ir jau gatava katlina, kurā iekšā ir iebūvēti visi sūkņi, visi trīsceļvāži, viss, kas ir nepieciešams katlinē. Principā nav vairs tas netīrība ir vai nav netīrība? Vai to... Viņam ir viss automātiskā daļa tīrīšanas, automātiskās pelnu tīrīšanas, viss, kas ir vajadzīgs. Bet, ja katlina mūsdienās ir kopā ar veļas telpu, tur būs kaut Šī kādi... katlina pat var stāvēt viesistabā. Viņa skaļi nebūs? Nē, Cenas starp siltumsūkni, šāds katls. principā vienādi. Vienādi? Bet labi, kas labāk, siltumsūks vai granulkatls? Nav atšķirība labuma vai atšķirība, kādai mājai tas nepieciešams. Katrai mājai var būt, piemēram, katrs savādāk apkurs veids. Vienam vajadzēs granulu katlu, vienam vajadzēs siltumsūkni, to nevar tā. Bet ar siltumsūku mazāk čakroja, ne? Nē, nu tev būs jāiebar granulas. Jāizbrauc pakaļ granulā. Jāizbrauc pakaļ granulām. Jā. Es ne.
Tā TikTok mairīja mūsu tipveida projekts, un tas labais esam tur fiksēt cenu, lai cilvēkam nav tā, ka viņš beigās nevar kaut ko izdarīt līdz galam, kaut kas pietrūkst, pēc tur ir viss pilnībā pabeigt māju. Un tad bieži vien tā, ja kādreiz cilvēks nopērk dārgas flīzes vai dārgu tur vannu vēl kaut ko, viņam beigās pietrūkst kaut kam, lai, tā kā pēc labāk ir nofiksēt un pa cenu domāt. Un tipveida projekts vienmēr būs ātrāks. Tā kā tā. Jūlijā mēs sāksim, jā, Mauk? Tā vajadzētu. Jā, jo šonadēļ būtļauju dabūjam un viss tad pēc līgo aiziet. Līgo. Reāli viss notiek, ir 4 colas, tas ir ļoti labi, santehnika, putaplasts, armatūra. Betonētāji mums ir. Betonētājs šodien jau pieteicās, viņš grib parunāt vēl. Tātad betona piegādātais ir nepieciešams, kurš grib iesaistīties TikTok mājas projektā. Kāda ir pievienotā vērtība šim projektam? Klienti visiem iesaistītajiem, protams, uzzinās plašāk. Un otra lieta ir arī cilvēkiem parādīt kaut kādas lietas, knifus un kā darīt labāk. Jā, un vēl kas ir to, ka tās tipveida projekti, viņi turpinās tapt, un mēs izveidojam tādu foršu komandiņu, jā, vai kā to nosaukt? Komūnu. Jā, komūnu, kur visi kopā darbojās. Un Viens otru pazīst un zina, kā kopā strādāt efektīvāk, labāk. es redzu, te ir baigākā atlaide no 400 uz 260. Kas tas ir? Boja. Jāņem noderēs. Jā, tu vari viņu parādīt, nocelt lejā. Viņus baterijas, jā? Paga, bet viņu ūdenī var mest iekšā? Ūdenī gluži nevajadzētu, viņai ūdens notrība ir, bet viņi strādā gan no baterijām, gan arī no vadu. Labi, paga, nu ko tu viņi ierubīja iekšā un kas notiek? Visapkārt 360 gaisma. A, neapžilst? Var regulēt režīmus. Var regulēt. Viņam 3 dažādi režīmi. No Makita ir tāds, jā. Bateriju dabūs, ieliksim. Makita ir tāds prikls, ka var, jā, visas tās baterijas, tas, kas arī uz urbiem iet, jā. Viņus salāgots, jā. O, Ļoti labi. ar šito var papards ziediet meklēt, Jāņos. Atradīs ātri, ne tikai tevi, ne tikai papards ied atradīs. Jā, rekur ir 0807, jau Siguldas koku materiāliem ir jābūt. 8 bija sarunāts. Jā, Kur viņš ir? ir Siguldas koku materiāli. 0808. 15 minūtes jau ir tās, laikam, tās pieklājības minūtes, ne? Kā tur ir? 15? Nezinu. 5 minūtes jau kavēt, jau viss kārtībā. Nezinu, viņš pats tur brauc, vai tas ir tikai, tā... Viņš teica, ka pats atradīs. Labi. Viņš tur ir salādējis, viņam liekas pat slīpa, viņam ir Siguldas koku materiāli. Tā, Siguldas koku materiāli. Opa, čau. Čau! Tu pats? Mums tad dēļus piegādājām, tu jau zini pa Lietuvu. Jā. Dārgais transports LV. Jā, kurš nokavēja jau 10 minūtes? Pieļaujam 10 minūtes. Tā varās kā 10%. 15. Jums pa laiku maksā vai pa gabalu? Mēs maksājam pa gabalu. Tad jau vienalga. Nē, nav. Paga, var tev blakus ielikt iekšā? Lēt iekšā, jā, droši. Baigā nekārtība tev te. Tu zini kā, es jau neesmu galvenais boss. Kā ceļš? Man mierīgs bija. Sastrēgā nebija? Nē, viss skatībā. Kāpēc nokavēja 10 minūtes? Es zinu kā, nevar pamosties tik agri. Andi, tu gribi redzēt, kā nones tavas dzimtās mājas? Tā. Zini, kā es laikam iešu piefiksēšu, kā tu tur no ārpuses izskaties tur. Kā es izskatos nāpus? Nu jā, vai tu tur nekur neiet? Tu labāk pasaki, cik tālu man jābrauc ir. Es tomēr likšu kaut kā bailīgi. Amigo! Buongiorno! Nu, pagaidām viss labi. Pagaidām viss labi, jā. Pagaidām viņam jābūt iekšā. Jau var tur kaut ko izdarīt. Ļoti labi. Viņš to izdarīja. Nu ko? Pavadzība, kas parakstīs. Kā kurš parakstīs? Es paskatīšos, kas tur ir iekšā. Tu jau salīdzināji, es jau salīdzināju. Bet es ceru, ka bez zariem. Zariem tu varēji plasmasniekus dabūt, bet nebija šodien. No plasmas dēļiem mēs mājā nevaram. Kā karkas nevar uzslēsīt no plasmas? Nē, fasādi vēl var, bet nē. Bet skaties, arī Ilmārs mums ir salicis tās te vēstulītes, redzi? Jā. TikTok. Rekur Ilmārs arī parakstījies. Ilmārs arī parakstījies. Un Ilmārs vienmēr saka, ka šitie 6-metrīgie, tos viņš speciāli tikai priekš manis tāds, redzi? Nu, zars. Klausies, šitas ir labi vai tas ir slikti? Nu, tu vari redzēt, tas ir zīmogs, tas ir kokmetīgs. Ja te nebūtu zars, jā, tad tu saproti, kas notiek. Labi. A tad nav pabišķi? Mēs TikTok mājai augstākās kvalitātes preces piegādājam. Klausies, ar Āvens nav bišķi kaut daudz materiālu pasūtījis. Izskatās ļoti daudz. Tu tā māja tik maziņa, vai ne? Nu jā, man liekas, ka bišķi kaut kāds 2 varēs saskrūvēt. Man liekas, 2 mājas var uztaisīt. Tad ir karkas materiāls, kas ir sienām. Sienas mums būs 245x45, super efektīvais. Tad būs latojums. Tas ir ārējais latojums, tāpēc impregnētais jūs. Tas ir jūsais impregnētais? Protams.
Dziļas impregnācijas? Jā. Okay. Un tad augšā ir šķērslitojums jumtam. Kā tur viss ir pēc fenšuja salikts? Nu, kā tu domā, Andi, ir jāimpregnē viss latojums un viss jumta konstrukcijas? Nē, latojumam jā, bet jumta konstrukcijas nē. Mēs jau ar Freimanu runājam par šo jautājumu. Viņi arī ir reti, kad to dara. Bet, tu iedomājies, labi, tu saki, ka mājas kalpo 100 gadus, vai ne? 100 gadu laikā tai mājai. Es zinu, ka to impregnācijas stēles uzlicis. Nē, labi, bet tu tagad paklausies man. Tu vari paklausīties. Es cilvēks uzliku tādu stēli kā impregnācija. Man tagad ir jāreklamē viņu. Reklāmas pauze. Jā. Reklāmas pauze. Izslēdziet šo cilvēku laukā. Tev 100 gadu laikā, piemēram, vienmēr var gadīties kaut kāds. Tev jumts var sākt tecēt, vai ne? Ir, vai ne? Kas notiek ar koku, kas, ja viņš dabūna ūdeni? Ilgstoši slikti, jā. Bate iekšā. Kas notiek tālāk? Kas notiek? Nekas jau tur tās nenotiek. Kā nekas nenotiek? Tas ir force majeure. Evo, davai šito slēdzam ārā. Slēdzam ārā. Ir kādreiz norāvis jumta? Es esmu redzējis daudzām mājām, kam tiešām ir norauti jumti. Vispār ir tā, ka lauku reģionos, piemēram, tur vējš ieskrienās, šķūņiem norauj jumtus, norauj mājām arī. Viņas jau pat nenorauj visas, viņas norauj tikai daļu. Viņas paceļ augšā, piemēram, piegāž jumtu. Pašam tev ir kādreiz norāvis jumta? Īstenībā nav laikam nekad bijis. Tev ir kādreiz bijis tā? Tu esi kaut kā piedzīvojis kaut ko tādu. Tu esi redzējis noteikti, kad jumta aiziet pa gaisu, vai ne? Kādam, jā. Es redzējis, vai ne? Un koku mājiņām arī droši. Es vairāk par cilvēkiem. Tas, ka cilvēkiem aiziet norauj jumtu, tas ir skaidrs. Tas ir. Ir kādreiz tev noraujas jumta? Tā īsti nē. Ierakstiet komentārā, vai Siguldas koku materiālam ir norauts jumts vai nē. Bet Edgars noteikti ir daudz redzējis, kuriem norauts jumts, vai ne? Jā. Labi, tu jau neesi tāds sūdbrāls vai kā tev saka, es jau tev tāpat tās, kā materiāls ņem. Te ir mūsu darītā, darītais Inde. Jāņu Inda miestiņš mūsu darītās pastāvs. Tas ir, tu gribi teikt, ka Rāvena daļinātē? Paskaties. Ko viņš tāds slikti izdarījis, ka viņi Indē nost? Nē, ko viņš nav izdarījis? Tas ir kraukļa līguāls. Jā, alkohola lietošanai ir kaitīga ietekme, laikam tā bija 4,5 grādi alkohola. Ar visu pantiņu tur visu. Tur ir kaut kāds uzlīmīts. Viņi ir divi vienādi, vai ne? Divi vienādi, jā. Ļoti jauki. Paldies. Man ir jāieliek noteikti apakaļ un jāpaspiež roku. Es, starp citu, arī atvedu dāvaniņu. Nav tā, ka es tukšām rokām būtu braucis. Paldies, es sapratu, ka nāk, šodien es izskatīšos kā stulbenis, ja es neuzdāvināšu tev kaut ko. Šodien paliec šeit, cik sanāk, jā? Tu jau vairs pēc stūras nebrauks. Es noteikti braukšu. Šis būs noteikti Jāņa vakaram mums paredzēts. Okay. Es noteikti Jāņa vakarā arī nelietošu alkoholu, bet tas nekas. Es domāju, ka mums būs noteikti daudz cilvēku, kas lietos, un viņam stāstīs, cik labi kompānija ir vai Rāvena. Tu lietos Jāņo salu? Mazliet. Cik daudz tev vajag dzert? 3 dienas tikai brīvas ir, vai ne? Tikai 3 brīvas dienas. Es gribēju, lai aizved Didī dāvanu, viņš mums arī klients, viņš nopērk apdarīt. Jā. Un es gribēju, lai Edgars aizved viņam dāvaniņu musējā. Viņš teica, ka viņš Indi nevedīšot. Man Didī neko slikti nav izdarījis vēl pagaidām. Man jau var ne. Tev pašam būs vienkārši jāaizved. Bet taču to lielo mašīnu viņš jau negrib braukāt, to lielo mašīnu pilsētu. Es varētu divritēni paņemt man iekšā. Jā. Tu jau vari atstāt šeit, lai Didī brauc šeit pakaļ. Tu zini, cik grūti te ir atrast? Nav. Kā nav? Aiz 10. līkuma Treidiņā angārā atrodas vai Rāvena lielā rūpnīca. Zini, kas ir vējs? Es zinu, kas ir vējs. Tad lieto vējs. Ar vējs tu vari atbraukt šeit? Jā. Ar Google nevar. Vai Rāvena raksta veizā un viss? Google Maps? Nav. Es saprotu, ka cilvēks, kuru lieto to Google Maps, viņš vispār nav vērts. Eiropā tev nestrādā vējs. Tev strādā tikai un vienīgi Google Maps. Tev Vācijā vispār viņš ir aizliegts. Nu jau. Nopietni, tu nedrīkst braukāt vairs ar vējs nekur. Vācijā nedrīkst. Protams, tāpēc, ka tur ir kameras iekšā un tas ir sodāms. Siguldas koku materiāli arī tevi sagādājuši no pārsteiguma. Tur jau ir tikai papārdas iekšā. Tur pēc smaguma arī kaut kas diezgan indīgs. Tur nav kobra iekšā. Es nepopularizēšu alkoholu. Es viens otru noindēt gribat. Mēs jau draugi. Nē, tā jau nē. Tas jau tāds, latviešiem, man liekas, tā pieņemts ir vienkārši, ja kaut ko. Bet kaut kas te ir papārdas apsties salikts iekšā. Mums ir Edgaram arī dāvana. Viņam nav indas iekšā. Jā. Te ir pilnīgi veselīgs saturs iekšā. Un Soma ir maīva. Un Siguldas koku materiāla logo, redzi? Kur tu iesi viņu reklamē tagad? Viņš pa mežiem.
1. septembris drīz skolā stāšos iekšā. Ko tu mācīsies? Tālmācībā, vai ne? Jā. Ko tu mācīsies? Es augstāko turpināšu. Tā, nu ļoti labi. A, tur kāda indīti iekšā? Pakraties, man liekas, ka tur grab kaut kas. Tur nav nevienas indas, tur ir ļoti veselīgi dzērieni iekšā. O, tā, ļoti labi. Edgars ejos. Bet tev arī lapās ir iekšā. Jā. Alkohola free. Ok, ļoti labi, paldies. Paldies Siguldas Kokmateriāla komandai. Ņem par labu. Jā. Vajag atšrapēt, bet ķiverīt jāuzliek gan galvā. Ja mēs ar celšanas mehānismiem, tad darba drošība to pieprasa. Ja? Tev būs tā cepura. Klausies, jo man tev viens baigais lūgums. Es varu dabūt jaunu cepuru. Man te tajā saulē bišķiņi tam širmītim krāsa nogājusi nost. Kā tu dabūji, ka tu krāsa nogājies? Pirmais gadījums tāds ir. Nu, man tā gadījās. Man vajag jaunu cepurīti. Mēs speciāli priekš tevis dabūsim cepurīti. Es domāju, vai tas bija ierēķināts arī tāmē, vai ne? Nav komentāru. Vispirms man bija jāredz tava dāvana, un pēc tam es varēju tikai dāvināt. Bet šoreiz sanāca tā, ka es uzdāvināju. Tā, Darba drošība. super. Paldies, paldies. Tā, viss. Laižam, jā? Mēs saules brilles atstājam? Jā. Vēl lai ir. Bet tu tikai esi šofers, jo īsts šofers stropē, atštropē, saštropē, pārštropē. Cimdi jau tā nav, vai ne? Protams, kad ir. Cimdiņi vispirms jāuzvāk. Nu, protams. A kā viņi noceļ nost tos dēļus? Ar telferi. Ļoti labi. Tam liksim šinam. Tātad, ja jūs gribat, lai Siguldas Kokmateriāla Ivars pats personīgi piegādā, kāda ir cena? Cena ir sākot no 1K. Jā. Ja tālāk gabali jābrauc, tad tas jau ir 1,5 līdz 2. Jā. Rīga, tā kā tuvais gabals vai tālais? Nu, tas ir tāds vidējais gabalīgs. Pa vienu kājā? Jā, būs pa 1K. Ok. Ja jūs gribat, lai Siguldas Kokmateriāla Ivars ierodās pie jums objektā, atved dēļus, piegāda 1000 eiro sākot. Tā, mēs varam celt nosviņus? Jā. Tu visu to darbu procesu filmēt, kā es to daru? Nu jā. Nu jā, vispār tas ir diezgan padāks prieks, tāpēc, ja tu arī visu nofilmēs, vai ne? Jā. Tāds pa veidēm. Tas ir Rāju Baltikam vēņus taisam. Vienkārši pasties, ka viņi ir sarežģīti elementi, un tāpēc vienkārši, lai varētu uztaisīt balstus, vajag šādus te vēņus, un tad mēs te tagad palīdzam uztaisīt šādus vēņus. Te gan izmantots CNC griezējs, gan finies ocis, gan ļoti daudz skrūvs. Cikot interesants izaicinājums, kuram piekritām vienkārši patīk visādi šādas lietas darīt. Jo galvenais te vajag telpas, telferi un džekus, kas māk skrūvēt mājas, jo īstenībā ļoti daudz detaļas. Es tā īsti nesaprotu, kaut kas nav ritīgi. Kāpēc? Vai nu man acis nerāda, vai man saules brilles ir? Trešā klase. Kas? Zaļš. Zaļš? Zaļš nav. Nu, tu jau tā lietā. Tas ir zaļš. Nu, bet tur jau krāsai nav nozīmes. Nē, nu krāsai nav nozīmes, bet vispār brūnā impregnācija maksā dārgāk mazliet. Bet tā ir brūna? Nē, nu zaļš. Te rakstīts zaļš, balts, pelnu burtu uz balts lapiņas, vai ne? Zaļš. Ierakstiet komentāru, šis ir zaļš vai brūns? Tu atnāksi palīdzēt saskrūvēt māju? Tu domā, karkas saskrūvēt, ja visu kopā māja? Es domāju, karkas, jā, tepat cehā. Nē, nu, ārsienu, paņemsim ārsienu. Nu, starpsienu vieglāk būtu, bet mēs varētu ārsienu varbūt. Varbūt vēl kaut kādu varam pieaicināt. Kas vēl varētu, varbūt, kuram ir? Didī varētu, viņam taču ir, kā viņš māk skrūvēt, man liekas. Kārbai Ivariņa. Viņš māk skrūvēt? Kā es domāju, ierakstiet komentārā, Kārbai Ivars prot skrūvēt? Labi, bet es domāju, ka tu varētu atbraukt, palīdzēt, paskrūvēt. Putnu burstu proti, Rāvens arī proti. Viss kārtībā. Ivārs ir kādu putnu būru uztaisījis? Nav vēl. Aizdod materiālu, lai viņš uztaisa. Kā tu ierakstiet komentāru? Nu ļoti labi. Man ir super piedāvājums. Mums paliek diezgan daudz visādi šitādi te vatas atgriezumu. Ja kādam vajag, piesakaties, mēs atdosim pilnīgi bez maksas. Redz, ka fūrē atpakaļ varēs krāmēt, vajag to? Nu, mēs kādu izgāstu. Nē, siltināmais materiāls izgāstu. Es nezinu, ja viņš būtu kaut kādā veidā sabirdināts, tad jau vispār kaut kādos rūpniecības ēku pārsegumos sagāž šitādi iekšā, uzber vēl bermo vata virsū un viss, vai ne? Nu jā, teorētiski. Nu, viņš nav pats labākais, bet... Nē, nu, protams, ka nav labākais, bet viņš tas ir labāk nekā nekas. Vēl īstenībā siltumizolācijas materiāls, es domāju, nekādas problēmas nav. Krāvējam virsū. Varbūt tavām mājām varam Uz jums ir tādas. Bišķi lētāk būs. Nu jā, sāk. Atsītīšu piegādīt. Klaus, zini, ko viņam vienkārši vats šito te piegādātāju vairāk nevajag, jo mēs saliksim tos vecās gabals iekšā. Tu domā sienās? Nu jā. Tu saki, mēs? Nu tu jau arī piedalīsies.
Nu, tas bija labi. Tad, kad kādu sūdi jātaisa, tad mēs, jā. Tad, kad kaut kas labs jāuztais, tad mēs. Labi. Raksti komentārā, ja tu zini, kā tev varētu noderēt šis materiāls. Klausies, jo man tev viens baigais lūgums. Es varu dabūt jaunu cepuri. Man te tajā saulē bišķiņi tam širmītiem krāsa nogājusi nost. Redz dabūt cepurī. Klausies, nu, tu man uzdāvināji vai trāveni to tēkrekliņu. Portzā, jā, es tā nedēļu. Cik man būs Pagai, man ir XL, tev jāpiebrauc. Es tev tulku varu iedot. Nu, labi, davai vēlāk. Es tev atradīšu melno cepurīti. Es tev XL krekliņu. Tad, kad skrūvēs, tad jau Jā, iedos. tad es iedošu tev, jā, darba formā. Jā, labi. Cimdus krekliņu. Tev cimdi arī vai trāveni? Nē, man cimdi nav vai trāveni. Nu, redz. Čau, 4 colis, čau. Montāžnieks, ja? Jā, Rihards. RF Santehnika. Ideāli. Čau. Čau. Nu, kā jums ietik tagad? Mēģinām tik galā ar slavu. Jā. Kas pa uzņēmumu? RF Santehnika. RS Santehnika, un viņš strādā kopā ar jums, ja? Jā. Tas ir atsevišķi ārpakalpojums, ja? Pakalpojums, montāžas uzņēmums. Montējam visu pilnīgi, kas saistīts ar Santehniku. Liela brigāda. Liela, pietiekoši. Dārga? Nu, vidēji. Okay. Labi, īsi mikšķi tu vēžbējies, ne? Reku piedāvājam apskatīties, ko mēs varētu tev ielikt. Jā, ir. Bet es cik saprotu, Rāvens ir atsūtījis jums, ko viņš atsūtīja? Pieprasījums silto grīdu caurulēm. Jā. Viņi izvēlējās hercu. Šitādi sarkanās būs. Kaut kad tūlīt brauks pakaļ. Tā arī reku būs herca. Jā. Jā. Kas te tāda ir? Tu vari pastāstīt? Tie ir apkurs kolektori, ko mēs piedāvājam. Mums ir 3 dažādi veidi. Hertz, Danfoss un Lavins. Jā. Viņi vienādas kvalitātes aptuveni. Mēs domājam, varētu uztaisīt konkursiņu. Skatītājiem pajautāt, kuru labāk mums te uzstādīt. Tātad šītas, jā. Hertz, jā, Danfoss, Lavins. Jā, a tu kādu ieteiktu? Es jau parasti izvēlos vai nu Danfoss vai Hertz. Jā. Ok, ierakstiet komentārā, kuru labāk izvēlēties. Vai cenas kategorija kāda viņiem ir? Viņiem vienāda vai kā? Vienādi. Vienādi. Cena tur beigniešies kaut pāris eiro pēc tam tur. Okay. Vai, tu pastāsti, ko viņi vispār dara šie kolektori? Šie kolektori šeit pienāk silto grīdu caurules. Jā. Šeit viņi regulē plūsmu, kāda ienāk iekšā caurulēs, lai varētu būt visur vienāds silts grīds būt. Šie ir servo motori, ko var pieslēgt klāt sistēmai, lai varētu attālināt vadīt, lai ar telefonu varētu novadīt savus grīdus siltumiņu, lai justos komfortabli. Siltās grīdas, viņas ir veselīgas vai nav? Es dzirdēju to mītu, ka putekļi lidinoties pa Jā, ir tas mīts par putekļu degšanu, bet tas ir atrisināts ar to, kad vajag pareizu temperatūru grīdās laist. Ja laiž pārāk augstu temperatūru grīdās, tad rodās putekļu degšana, tad tur astmas vispārējais, jā. Bet tad mums ir šāds piedāvājums. Kolektors maksimālā 40-50 grādi, un tas atrisina visu. Ļoti daudz saka, piemēram, no siltām grīdām daudz putekļu. Jā. Bet radiatoros tā kā iekšpusē ribām arī putekļi krājās. Tas nozīmē, ka, Mēs ja viņus netīra, pārbaudīt kādu radiatoru un pastīties, kā mums ofisā radiators izstās. Var pastīties, jā. tur krājās tāpadās putekļi. Un ja iedzīvotājs tāpadās netīra, tas nozīmē, ka noteikti viss tieši tas pats. Bet mājās vēl liek radiatorus? Jā, diezgan daudz liek radiators, tāpēc, ka ne visur izvēlās siltumsūkni, izvēlās arī granula apkurs un malkas apkurs. Kāda tu ieteiksi apkura? Es teiktu kombinētu, gan. Divas sabās tiekšā? Divas savās tiekšā, gan granulas, gan, piemēram, siltumsūkni. O, kāpēc? Tāpēc, ka tad ir izdevīgāk, jo siltumsūknis ir ražīgs līdz -7 grādiem, pēc -7 tad jau jebkurš cietais kurināmais būs izdevīgāks. Taisnība? Jā. Tā, nu rikur. Jā, nu tādiem radiatoriem arī ir putekļi. Viņi arī uzreiz silti sliktāk. Viņam nav gaisa caurplūde. Es nezinu, es nekad dzīvē neesmu tīrījis radiatoru. Tu esi tīrījis? Es arī ne. Es arī nezinu nevienu klientu, kurš ir tīrījis. Cik ir viena cola, tu zini? Viena cola. Viņiem jāzina vairāk. Es tur šāds cols vienmēr jau. 2 kaut kas. Jā, O, redzi, precīzi pat nezinu. No, vajag noskaidrot. Labi, jūs noskaidrojat, cik tad ir viena cola? 2,49. Jā, stabili? Stabili. Jā? Točni. Tu komentāri. Bet man liekas, ka nebija 2,54. Nē. Jā? Komentāros jau Labi. cilvēki rakstīja, cik tas ir. Labi, tad ir cik 4 colas? 4 colas, 2,49 reiz 4. No. Cik ir? 10. Gandrīz vai? Gandrīz 10. Gandrīz 10. Jums Rāvens atsūtīja projektu, jā? Jā, atsūtīja. Energosertifikātu atsūtīja avējo un izējot no šī kolēģis un viņam projektētājs viss saprojektēs. Jā. Pēc fenšuj, tā kā tev vajag. Jā. Tātad jūs visi sazīmējat, kur visām caurulītēm jābūt, jā? Jā, mēs sazīmējam visu caurulītes, sazīmējam pēc siltuma zudumiem, kur vairāk, kur mazāk, ziemeļu pusē vairāk, dienvidos mazāk. Tā kā vajadzētu būt. Un es skatos, jūs kaut ko jau esat sareiķinājuši, jā? Tas siltās grīdas. Jā, Tas ir 744 eiro siltās grīdas, jā? pa materiālu, jā.
Man likās, jau būs kaut kāds 3 štukas. Jo man liekas, celtniecībā tur bez 3 štukām nekas nekustās. Tur laikie trīnīts, piečuks. Ne? Tā viss stāst, jā. Bet tā nav? Tādā ziņā siltās grīdas ir ļoti lēts sildīšanās veids, jo radiatori ar visām caurulēm būs dārgāk nekā siltās grīdas. Jo siltās grīdas tāpatās grīdas tev ir jātais, un ielikt vienkārši caurules iekšā, tas ir vienkārši papildus 800 eiro. Nu, mums ir 2 ražotāji siltās grīdas. Viens ir Herce, otrs ir Vavija. Jā. Kvalitāte mums liekas pilnīgi vienāda, bet ir montāžniekam patīk strādāt ar vienu materiālu vairāk vai ar otru materiālu. Un montāžnieki tev ar kuru patīk? Man patīk ar Hercu strādāt, jo man liekas, viņi bišķīt mīkstāk ir. Vieglāk lokās, vieglāk var izlocīt un sataisīt. Cik garantija viņiem ir? 50 gadi. 50? Jā. Tā ražotājs novērtē uz 50 gadiem. Ar tāvam darbam? 5 gadi, 2 līdz 5 gadi. 2 ir pēc likumdošanas. Reizēm papildus garantija dod 5 gadu. Bet ir bijis tā, ka sabetonē un pēc kāda laika sāk tā grīda tecēt? Nē, nav bijis nereiz. Nevis biežāk ir problēmas tajā, kad ietin siltās grīdas, nenopresē sistēmu un atbrauc betonētāji un sāk visu betonētu netīšām vai nu uzsit vai nu kaut ko vai sabojā deformē trubu. Sākumā to nevar pamanīt, bet pēc 2-3 gadiem pēkšņi jūt, ka, piemēram, vienā cilpā zūd spiediens un līdz ar to uzreiz vaino montāžnieku, kurš ir ietins siltās grīdas. Jū, vienmēr vaino montāžnieku. Bet labi, nu, un ko tādā situācijā dara? Var likt iekšā kaut kādu? Tad to posmu meklē, atrod, attaisa vaļā to vietu un ieliek speciāli savienojumu, lai vairāk neticētu. Viegli atrast tādu vietu, kur ir? Nu, tas nav viegls uzdevums. Var ar termokamerām var vienkārši gaidīt, kad kaut kur izspiedīs ūdeni. Nu, visādi veidi ir. Tautas metodas ar kociņiem meklēt, kā kuram sanāk. Šīs ir ūdens tārules, kuras mēs tev liksim iekšā. Zilā būs augstiem ūdenim, sarkanā ir siltiem ūdenim. Viņas ir rūpnieciski izolētas, nav nekādas šķirbas, spraugas, un reāli arī jebkurš parasts cilvēks varēs pēc tam arī saprast, kur ir karsts, kur ir augsts ūdens. Kāpēc tu 4 colās tieši izvēlējies materiālus? Tāpēc, ka ir labākā apkalpošana. Jā? Jā. Labākās cenas. Labākie menedžeri. Šis būs tev tieši tāpatās kā arī apkurē, tieši tāpatās arī karstiem augstiem ūdenim ir kolektoru sistēmas. Un mēs domājam, tev var tieši šādi te uzstādīt, lai tev būtu katra telpa sadalīta, lai tu varētu atslēgt katrā vietā vienkārši ūdeni. Ja, piemēram, tev vajag nomainīt podu vai duškabīnu vai maisītāju, reiziet līdz mazglam, aizgriezt ciet un var droši darboties, vispārējā māja būs ūdens. Jā, Klau, man apsardze Mustangs, jā, viņi to objektu apsargās, plus viņi arī uzstāda tādas sistēmas, ja kaut kas notiek, kaut kur ūdens sāk tecēt, viņš automātiski atslēdzās. Jā. Šitas viss draudzējās ar šito? Jā, draudzējās, protams, tas viss ir savienojums un saliekams. Jā, nu viņi to teica, ka viņi uzstādīs, lai jebkuru, nu kaut kas notiek, ja tu esi kaut kur aizbraucis, tā atslēdzās. Viņi nodrošina sistēmu, kas uztver to, kad ir ūdens noplūde, un no mūsu puses mēs parasti uzstādām vārstu elektromagnētisko, kas vienkārši dod impulsu un aiztaisās ciet, un te ūdens ir noslēgts, un nav vairāk nekādas noplūdes. Opa. Mums ir šāda tipa Vavina kanalizācijas, kur visi veidgabali ir SN8 klases, iekšā kanalizācijas SN4 klases. Ko tas nozīmē? Tā ir izturība un cietība. Jā. Un, piemēram, rekurā mūsu kanalizācijai tu nevari vispār saspiest to veidgabalu, jo viņš ir ciets un izturīgs. Jā. Konkurentu kanalizācijai, ko tirgo. Jā, un šādi es izmantoju, kad es taisīju vansistabu sev. Jā. Tāda mīkstākie, ja? Tāda standartiņa, tā pelēkā, kas ir. Jā. Tā cietība priekš kam? Izturīgums caurulē. Un uzreiz viņam ir lielā garantija. Ok. Ko jūs teiksiet? Protams, ka baigi labais. Man viņš baigi patīk, viņš viegli montējās, viņam labas gumijas ir. Ko tu iesmērēji šito, lai iebāstu? Speciāli vazelīnu. Tas pats santehnikas labumiņš. Es darīju ar feirī. Tas ir pilnīgi vienalga, var arī ar cepamēļu, ja mājās kaut kas slidens, var jebko. Bet kāpēc izvēlējies santehniku? Tas tāds netīrs darbs, kaut kas tur krīt, pilu virsū tek. Nu, es izvēlējos santehniku, tāpēc, ka man kaimiņam bija santehnikas firma. Jā. Sīks bija, sāk pie viņa strādāt. Nu, tā arī aizgāju mācīties, vispārējo, izmācījos. Ir kaut kas uzkrits uz galvas? Nebūs nekas. Zini, kā man bija? Es taisīju savu vansistabu mājās, jā. Es pirmajā stāvā dzīvoju. Es visiem palūdzu, lai neko nedarbina iekšā tur, jā. Nu, neticinu ūdeni. Nu, un es taisīju, un tu man tur pēc tam kā tur lidoja ārā. Man vienreiz ir bijis, kad kaut kas tāds ir izlidojis man gandrīz uz galvas, bet, Mans galvas netrāpīja, bet tas ūdens sāka līt, es kaut ko skatos, un tur tāds. Jā, nerakstīties likums, kā tu palūdz kaimiņiem, lūdzu neizmanto toleti, tā vienmēr viens. Tu taču neteici, ka dušā nevar iet. Jā. Tu teici, neizmanto toleti. Jā. Zupa nevar liet ārā podā. Nē, tu jau neteici.
Tā kanalizācija. Šī vairāk tā kā domāt ir uz daudzpilsētu mājām. Tas tā kā agrāk tā čugunniece bija. Jā. O, šo tādu smagu. Viņa smaga un viņa Atlaid. Jā, viņa ir smaga. Viņām rekur var redzēt, piemēram, salīdzināt. Cienīgs biezums kāds. Es par tādu nemaz nezināju, jo es esmu uzlicis parasto to lēto, un man reāli, zin kā, pirmajā stāvā tu dzirdi, cikos tavu kaimiņu ceļās augšā. Kaimiņu ceļās mazgājās, kad viņi iet uz toaletu, visu tu zini. Šai kanalizācijai vazlīnu nevajag, jo viss jau ir iesmēlis. Tur droši mierīgi sasprast veidgabals kopā. Viņi var pat miksēt ar šito, jā? Jā. Aha, ļoti labi. Un cik tāds viens gabals maksā? Daudz dārgāk. Jā. Reizes 5? Aptuveni. Reizes 5 ir. Jā, vismaz 5-6 reizes. Nu, es tā vienkārši jūtu, ka viņš pēc svara skatot. Pēc svara jau uzreiz var pateikt, ka viņš ir 5 reizes smagāks un 5 reizes dārgāks. Bet skaņa uzreiz ir pilnīgi savādāk. Mājās var mierīgi gulēt. Klausies, bet tā ir šāda melnā. Tas ir tā, ja, piemēram, tev gribās, lai mājā viss ir redzams un viss izstās smuki, tad tu var droši iebūvēt arī melnā krāsā kanalizāciju. Un arī skaņas necaurlaidīgi, jā? Jā, budžeta variants tāds arī. Viņš ir daudz lētāks par to pelēko. Jā. Biezo klusu. Un viņi ir vairāk tādi dizainiski, jā? Dizainiski, jā. Viņi var smuki izlikt, salikt. Lietas noteiks uztaisīt no viņām, lai neskan. Kāds tev turbūt patīk labāk taisīt? Kanalizācijas, apkures vai... Siltās grīdas. Jā? Tas ir pati oga. Kāpēc? Tas ir tāds viegls, foršs darbs ar kavotāju. Skavo, viss ātri notiek. Bet TikTok mājā, cik ātri tu grīdu varēsi uztaisīt? Dienas laikā uztaisīsim. To visu iepīt iekšā? Jā, visu iepīsim un viss būs. Cik ir cilvēks strādājam augstē? 2. Ok. Ieraksta komentārā, viņš labs meistars vai nē? Zināt, esat uz viņu uzraušies vai nē? Lai būtu mājās mazāk siltums zudum grīdām, mēs liekam šādu foliju klēju pa virsmu. Viņa diezgan tāda forša. Viņa arī montāžniekiem uzreiz patīk, jo ir kvadrātiņi pa 5 cm. Apš kam tie kvadrātiņi, lai zinu, kur... Lai zinu, kur likt trubiņas. Pēc tam vienkārši saliec precīzi uz grīdas un pēc kvadrātiņiem var likt caurulītes. Forša ar skavotāju tik skavo un ātri iet uz priekšu. No, labi, ar ko viņi atšķirās? Atšķirās viņa ar krāsiņu un atšķirās ar to biezumu, jo šis būs daudz trauslāks, lētais gals. Vavin būs diezgan kvalitatīvs, viņš neplīst, viņš ļoti labi klājās, viegli turās. Kādu TikTok mājā liksim? Šo, protams, tikai Vavin. Kas pērk tad to, kas grib ietaupīt, jā? Kas grib ietaupīt, jā. Kam nav tik daudz naudiņas, protams, ka var arī to, jo tas arī palīdzēs. Jums būs klientu dienas, jā? Jā. Kāda? Kolēģi? 11. jūlijas no 10 līdz 3 šeit Katlakalna ielā 9 pie mums. Jā, kas notiek klientu dienās? Būs mūsu rūpnīcas pārstāvi. Jā. Rādīs jaunumus, būs iespējas diskutēt ar viņiem par sevi interesējušiem jautājumiem. Konkursiņi, varēs testēt instrumentus. Jā, mums būs demo busi. Jā. Un jūs visi varat droši braukt. Jā. Visus tos instrumentus laust. Ēdiens būs? Būs. Ēdien. Tad jau jāiet. Būs, jā? Jā, paēst jau vienmēr būšu. Klausies, Ērika, mums viņš bija runāts bez 10, tu esi nokavējis. Jā, nokavējis. Tu paskat, kāda satiksme man bija. Kāda? Neparedzēti gadījumi ir. Vienmēr 5-10 minūtes rezervīt vajag paņemt. 15 tak ir atļauts. Jau bija aizbrauc uz turieni, man nepateica, ka šitien, jā. Es biju citā vietā. Nu labi, laižam, Ērika, mums jau gaida, jā? Pagaid, bet viņš jau vairāk par 15 nokavēja. Nu, tad jau tas ir sliktais. 17 minūtes. Ērika, tu 17 minūtes nokavēja, nevis 15. Jā, 17, jā. Nu, labi, nedusmojies. Paldies, ka atbrauc, ja? Šodien Zolīts esi. Jā. Šo kungu pazīsti? Sveiki, nē. Andis. Andis? Andis, jā. Prieks iepazīties, Andi. Skaties, kas viņam te rakstīts? Winterraven. 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 Ēdus kaut kas. Malacis klausies. Tīri neko, zolīdi. Zolīdi. Maiktiņa viss. Svētīgi klausies. Winterraven. Kā pareizi izsakā? Vai Trāven. Vai Trāven. Vai Treiven vispār. Mēs jau te Rāven ir Edgars teiciens. Rāven. Bet tagad būs Winter. Winterraven. Vai Reiven vairs nebūs Winterraven. Kaut ko pamainās, jā. Klausies, Ērika, zini ko, mēs esam atbraukuši veikuru. Redzi, kas tas ir? Jā. Kas tas ir par veikalu? Šitais ir būvniecības ABC, jā. Kaut kas saistīts ar būvniecību, klausies. Jā. Materiāliem, jā. Te jau man vajadzētu to kokmetrās cepurīt uzvilkt, jā. Man ir tāda. Jā, jā. Paņem. Es domāju, tas būtu svētīgi, jo viens otru papildina, klausies, tik svētīgi. Es neatceru to cepuri. Varbūt tev viņiem jāuzprasa, viņi tev nevar iedot būvniecības ABC cepuri. What, jā? Pajautāsim. Tev ir kāds cepurītais, man būs tas gods, varbūt uzvilkt kāds. Man arī ir Reiven cepurīt, man arī ir. Jā? Var sagādāt. Jā, neatteiktos no klausies. Tā, labi, iesim iekšā, jā. Nu, ejam, jā, šeit smukajā, jaukajā rītā. Kas? Sveiks, Ērika, prieks iepazīties. Jā, Ērika, un jūs Matīs. Matīs, jā. Patīkami, jā, iepazīties. Čau, Matīs. Čau, Ruslan. Ruslans veikala vadītājs. Vadītājs, jā? Jā. Patīkami.
Bīstami, jā. Jums tāds gods izrādīt šo veikalu. Kur izrādīt? Jā. Okay. Jā, paldies, jā. Erikam vajadzētu būvniecības ABC nomas cepurītes kaut kāds. Viņam vajadzētu cepurītes. Cepurītes? Jā, Viņš jā, tā kā... Es tev varu saģērties, es tev varētu krakt sameklēt. Jā, neatrītos klausīt, tas būtu pār smuko. Izmērs? XL, jā. Kaut kas, tad Latviešu vīrieši. Nu, tieši tā, jā. Tu pats esi iepircis būvniecības ABC? Kaut ko neesam pirkuši, gan mēs kaut ko šādu pērkam, jā. Mums jau ar visiem jāsadarbojās. Vienkārši meklējam, kur ir labākā cena, labākā kvalitāte, piegādes ātrums, un tad tur mēs arī iepērkam. Jā, un iedomājies, ka diezgan daudz ko var iegādāties pēc būvmateriālus. Nu, tāds remontiem, jā. Tā kā, zin kā, arī tikai šitie celtniecības materiāli salikt pa plauktiem. Jā, un diezgan zulīdi un ļoti kārtīgi, un visu tā padomāt par to, lai labi tik klāt un visi, iekrāmēties, jā, es saprotu. Jā. Lai nav pašam ar rokām viss kur nu tā, bez tā. Visi šito ar rokām stibīt, zini, kā tas ir, no rīta no gulas nevarēs piecelties. Tu gribētu tā kā materiāli kaut ko, jā? Mēs jau ražojam mājas, jā. Mēs to TikTok māju būvēsim. Jā? Cekā. Jau iesākti? Esam lēnām sākušā, bet vajadzēs palīdzīgas rokas. Varēs piebraukt palīgā. Kāpēc gan ne? Āmuru rokās var turēt, skrūmašīnu. Es ar āmuru turēt kaut ko daru? Nu, āmuru arī vajag tāpat tās. Āmuru, skrūmašīnu. Tas jau viss ir piederās pie namdara instrumentiem. Nu jā, un te viens otru tā kā varētu papildināt, palīdzēt, jā, tā kā jā. Ātrāk tas notiktos. Es jau Eriku redzu vairāk kā būvdarbu vadītāju. Nu, arī vadītāji vajag. Organizēt, jā. Tev patīk organizēt vairāk? Jā, man patīk paskubināt, iedrošināt. Varētu būt skubinātājs. Jā, tieši tā. Nevis darba vadītājs, bet skubinātājs. Jā. Ir tāda profesija skubinātājs. Kaut kas jauns klausies. Kira bahaintala rekentala. Kontola barehejala. Šito es nevaru. Winterraven. Kaut ko tādu, jā. Daudz valodas uz šīs zemes, jā, un tā ir, katra valoda ir īpaša un tāda ar savu intelektu un to dialektu. Tā ir reņģeļu valoda. Jā. Pilns aprīkojums un baltā brigadiera cepuri priekš tevis, Erika. Jā, paldies. Man tā ir tur vēl to. Jā, es domāju, ka noteikti. Es domāju, jā. Aizgriez. Mēs kubikus Nē, es uzliksim. tur šitā džemperu uzlūkšu. Nebūs smuki. Kāpēc izvēlēji šitādu krāstu, jau ir baltā krāsa arī, kā viņam ir? Baltā krāsā kā viņam? Ģērbies, es esmu tavs aizsliet. Paldies, ka tu aizsēd manu kailumu. Varbūt sievietēm patiktos tieši kā reiz redzēt. Lielāks XL nebija. Nebija, jā? Bet ļoti labi. Ļoti labi. Bet šitais ir XL, jā? Bet domāju, man jau 2 XL jau nāk tos klāt. Bet, ja būtu bijis, tad tu būtu paņēmis, jā? Jā. Nu, un tagad man to cepurīti. Tev mazāk, ka cepuri, na? Viņu var pieredzi. Man jūs bērni. Droši vien, kad nē. Nu, varbūt par labiem nopelniem kādreiz, jā. Proti, droši vien nē. Tā ir veikala, jā. Tā kā. Nu, šitā lai veikala. Tu solidi izskaties, kur tev kāda reklāmas tā reklamīja? Man laikam, ka nav. Es esmu reklāma. Tieši tā. Tev tā iekšpusē tā reklāma nāk uz āru. Jā. Klausies, es par daudz piegriez. Kā viņi dabūt apakaļ? Ticamākais, ka šeit ir. Tu māki? Vai tā regulēt šai? Ko tu Jā, pagriez? Ir labi? Tagad piegriezīšu. Vajag labā cepuru klausies. Koku materiālu cepuru uzvilkt, tur, kur strojpīte, kur bija. Un šito uzvilkt atšķirās. Dienu pēc nakti. ABC. Jā, skaidrs, jā, tur vairs nav jautājumu. Tā, nu kur mēs... Sākam ar lielām lietām, un tad iesim caur veikalu, jo šeit, principā, klientiem nav tā zona, tie ir vairāk preču pieņemšana. Jūs mums izrādīsiet, kas te darās šajā pagastā? Jā, mēģinām. Skaties, jo tas nav sarunāts, skaties, re? Mans kolēģis staigā pa veikalu, un tas nav sarunāts. Viņš arī kaut ko tā tad meklē. Viņš jau visu aizlaidās prom. Viņš jau bēg. Bet tāda dienā, ko mēs darām, tu noliek šeit savu automašīnu, tev ir pasveiks auto, paņem kaut kādu karto šo te papīrī, pieliec bagāžniekā, lai sausiem maisījumiem nepiesmērē vai kaut ko, tad dodies iekšā. Jā, bagāžs plus ziemā vietā laikā iebrauc zem jumta, jā? Jā, un sniegs nokūst nedaudz, te bišķi siltāk. Kur tu izvēlies, ko tev vajag? Pagaid, kur mašīnu var atstāt? Tur, jā? Šeit gar Nē, tu vari braukt. Pozīcijas. To tu vari piebraukt attiecīgi pie plaukta, ja tu zini, kuru preci, kur tev ir vajadzīgi, tu droši piebrauc. Izvēlies preci, ja tev ir kaut kas lielāks, vajadzīgi piekaba, busiņš vai tam līdzīgi, ieraut kaut kādu džeku, kas sēž karikā. Kopā ar viņu tad jūs tur salādot, ko tev vajag. Pēc tam tu nonāc izbraucot zigzagā, nonāc līdz kasu zonām, dodies iekšā, norēķinies un brauc veiksmīgi prom. Vajag, labi. Ar fūris arī var iebraukt? Ar fūri droši vien ne, bet ar busiņu augstās pusfūrītes, nezinu, puspiekabas. Furgoni. Furgons, jā, furgoniem brauc šeit iekšā. Erika,
Kas ir šitas, tu zini? Tas varētu būt. Jā. Šitais varētu būt kaut kāds... Es tev pateikšu priekšā. Erika, dāj saki. Šitais ir izolācija. Nē, šis ir pirms tu gulies uz naglu madračiem. Tu sākumā trenējies uz šiem. Jā, es uzklāju uz grību. Guldā un viss ir Nopietni? Forši ir, jā? Es nezinu, tu vari pamēģināt. Tas ir naglu vietā, Nē, jā? vienkārši viens klients pateica, ka viņš šo te iegādājās savā bērnu nometnēm, lai viņi tie adatas pilvē. Adatu un tādi, jā. Latvijā ražo. Tad viņi bērniem, mazākajiem pirk šo te, lai bērni varētu arī izmēģināt to brīdi. Kur es saimniecībā viņu var lietot, kam viņš Ja es nekļūdos, tad tas tā ir kaut kāda membrāna. Varbūt jums... Geomembrāna tā ir. Geomembrāna. Grunts stiprināšana. Labi, es jūs sarežģītāko jautājumu laikam uzdevu. Paldies, Erika. Jā, lūdzu. Man patīk koka mājas, tas ir mans. Man tur sāk pa membrānām kaut kādām prasīt, tas jau vairs nav pie manis. Tad jau tu esi eksperts par koku materiālu. Koka materiāls, mums ir Siguldas koka materiāls. No jums arī koka materiāls ir? Vai jūs... koka materiāls, bet jūsu projektā no mums vēl nav koka materiāls, bet mums ir pieejams koka materiāls. Te Latvijā ražotais vai kāds jums ir? Mums, skatoties kāds, tad man atkal te jāiet pakaļ vilnim, jo... No šitām būs māja, jā. 100 un mums būs 150. Divi izmēri būs vajadzīgi. 150 laikam ir otrā puse. Jā, jums diezgan daudz ir. Jo kaut kur ir tā, ka bieži vien it kā veikals saka, ka ir, bet īstenībā nav. Un tad ir tā, ka ja tev vajag, pietrūks kādreiz, nezinu, viena paleta. Tad vajag pasūtīt apmēram ļoti iepriekš, lai tev būtu. Es skatos, ka jums tādā ziņā ar ejošajām precēm, kas ir īpaši sezonas laikā, mēs nodrošinamies visos trijos veikalos, tas daudzums ir pietiekams, lai nebūtu tā situācija, kāda saka, ka tev... Tā tad koku materiālu koku māju ražotājiem 565. platuma paroks ir uz vietas. Gan 100, gan 150. Tu zini, kas ir paroks? Kaut kas jauns. Paklausies, ko es vēl gribēju. Iepriekš ar var sazināties vai pieteikt, jā, jums, teiksim... Materiāls? Jā, materiāls. Jā, tu vari sazināties vai uz mūsu kontaktiem uz veikalu, vai sazināties ar internetu veikalu. Online var pasūtīt, jā? Jā, mums, protams, visu var pasūtīt online. Var arī, ja ir tāds apjomīgāks kaut kāds tev pasūtījums un tu gribi kaut kādu cenu piedāvājumu, tu arī var uzrakstīt, mēs iedodam saviem tirdzniecības pārstāvjiem. Jā, mums ir pārstāvis. Mēs rakstam jau uzreiz pārstāvim, pārstāvs atsūta piedāvājumu, mēs samaksājam rēķinu, vai nu viņi ved paši mums, vai mēs braucam ar busiņu pakaļ. Pareizi, jūs esat arī mūsu klients. Viss ir iespējams dažādi. Gan braukt uz vietas, sakomplektēt to visu, gan arī tu vari veikt pasūtījumu un to piegādāt. Tu arī vari atnākt šeit, izvēlēties, ko tev vajag samaksāt un norēķinoties, uzreiz tu vari apmaksāt un organizēt piegādi. Attiecīgi tas tajā pašā dienā nekad nesola, bet parasti mums ir 1-2 dienas, tas ir stabili. Bet jūs varat piegādāt man. Jā. Tas ir plus klausies, ka jūs Jā, man arī, paldies. Paldies. ABC. Klausies, šitās trepes arī saprot, viss, jā, ir tāds. Viss, ko tu šeit redzi, principā izņemot plauktus un pacēlājus, var iegādāties. Man tās lielākās, kur vairāk uz debesīm tiek vairāk tā saules. Debesīm, laikam, būs šīs mūs 6-metrīgas, laikam 5-6-metrīgas. Bet tā būs pīsi, ne? Jā. Zolīdi paklausies pa smuku un diezgan liela katra izmēra, pēc vajadzības, teiksim. Jā, protams. Tas ir patīkami, jā. Trepes noder, saimniecībā. Ir trepes? Tu zini? Nav. Man ir ķeblīši tās, kur pakāpties. Sakārt. Ne, kur es uzkāpu visu, bet trepes tā augstāk var pakāpties. Tad iesim veikalā. Forši, kādreiz pirms iepriekšanas man, lai nesteidzinātos, te to arī jums ir. Jā, šeit, Klientiem, jā? Droši. Izdarīt viss, kas nepieciešams. Parādi, Erika. Klausies, jo pēc tam man vieglāk izstaigāt, nevis tādā steigā saproti. Te ir reku vīrieši, un tur ir ar dāmām, jā? Jā. Labi, klausies, man šitāds iestādi, mēs neviens nevaram izbēgt no šitāds iestādes. Forši tev jā, tu pa zolīdu smuko, klausies. Nokārtojas, viss savēd, uz ocīs nomazgāt, jā, viss, jā. Un ar mierīgi sirdī iet bez tādas. Nesteidzoties. Nesteidzoties, pilnīgi pareizi, jā. Nedomāju to, ka man vajag... Savādāk sasteidz, ko tu Jā, es aiztaisīšu tiek, jā. Un izslēdz gaismu. Un man izslēdz. Tom automātis izslēdzās, jā? Mēs darām visu manuāli. Tā ir labi, jā. Jā, paldies tiešām. Reiz skaties, un ja tu apjūti, kur tev vajag, tad reku tu vari mēģināt. Veikals, kur ir mazāk. Baigi labi, jā, tas palīdz. Šeit mums atrodas tirdzniecības pārstāvju kabinets, kur tu droši vien vairāk kārt bijis. Man kolēģi vairāk ar to darbojās. Tad mēs esam iekšā veikalā. Kafiju arī var dabūt.
Paldies, ka jūs man šodien šito ierādāt. Es neesmu bijis īsti un šitos labums. Nebija bijis nereiz pie mums Jā, veikalā. es garam esmu bijis teikajā, bet šitien nebija ieceļos iekšā. Katrā ziņā droši brauc gan uz šejienu. Mums ir vēl 2 veikali. Viens pie Grīziņa kalna parka ielā 5. un viens pie CSDD tehniskās apskates stacijas. Brauc uz tehnisko apskati, ieliec mašīnu rindā, tā kā jāgaida stunda 40 un ilgāk. Atstāja sarunāt kādu, lai viņš to padzins priekš un atspēj uz veikalu iepirkt. Baigi labi, jā. Tāpat kā Pārsētā tikai. Tāpat kā es veikalā, ja man īsti nepatīk tur staigāt, man patīk, ka es mašīnīti mazgāju, kamēr dāma pa veikalu šivirējās. Un tur arī tāpat forši ir, kamēr mašīnīti, ja es tikmēr izstaigāju to bumbuturās, kas man ļoti interesē, daudz ko ieraugu. Veikalā tu vari iegādāties principā visu, lai tu varētu uzcelt māju no pamatiem līdz atslēgai ar visiem apdares materiāliem. Tāpēc šeit šitajā veikalā Indi netirgoja, ja? Indi mēs netirgojam, mums ir ļoti svarīgi, lai māju uzbūvē taisnu. Un lai tad, kad celtnieki atbrauc pēc materiāliem, lai brigadieris varbūt droši par to, ka viņi atbrauks bez Indes pa ceļam. Un nepaspēs saindēties objektā. Nu, skaidru prātu visu tās lietas, jā, kā to nejau tādā. Tāpēc ūdens priekā, kungi. Paldies, jā. Jezu. Bet īstenībā kā ir vispār celtniecībā ar indēšanos? Nu, ir brigādes, kuriem tas ir vairāk, ir brigādes, kuriem tas nav. Kā tā vai brigādē? Un viss kārtībā. Bet vienīgais, ko es atzīstu, kas pārsvētkos, tas ir tāds svinīgs moments, ka tad ir pieņemts, ka drīkst. Ko darīt tie, kas nelieto Indi? Nē, tie vienkārši nelieto. Tie atbalsta. Nē, kādā ziņā atbalsta. Tie vienkārši ēd kliņģiem. Bet labi, bet žurku Indi var nopirkt, ja? Žurku Indi var nopirkt, dažādas skābes mums ir un visādi tīrīšanas līdzekļi, ar kuriem droši vien var saindēties. Bet Inde, ar ko mēs saprotam, Indes mums nav. Jā. Labi, ka nav. Es tev paprasītu, kādas ir tos priekšrocības, kāpēc vajadzētu nākt uz būvniecības ABC, nevis uz kādu citu būvmateriālu veikalu. Iepērkoties būvniecības ABC, tu dabū kvalitatīvus produktus, pārbaudītus. Mēs ļoti izvērtējam mūsu sortimentu, mūsu preces, ka tās būs ilgspējīgas. Klientam nav šaubu par to, ka viņš varētu iegādāties un kaut kas tur nebūs tā kā vajag. Kā piemēru var minēt santehniku un kapara caurules. Kapara caurules maksā tik un maksā vairāk, mazāk katrā veikalā. Mums viņas varbūt liksies dārgākas, bet kā tu zini, ka kapara caurulēm tur sieniņu biezuma atšķirās, viņas ir 0,6, 0,7 un milimetrīgās. Un attiecīgi mēs tirgojam milimetrīgās, viņas būs dārgākas, bet mēs varam garantēt. Tāpat kā arī ar skrūvēm un naglām, daudz to nezinu, ka visas naglas nav vienādas un visas skrūves nav vienādas. Viņām ir stiprības, noturības, un ja viņa ir lētākā, viņa var pārlūst, paiet kaut kāds laiks, klimatisks ietekmes, un tad viss, un tad viņu griez vaļā, viņa to nolūst kaut vai terasē, nagla nolūst, un tad to viss ir jāpārdara. Par instrumentiem pie mums var atrast zināmus atpazīstamus brandus, populārākos Latvijā. Mums nebūs tādi brandi, par kuriem mēs nevaram garantēt. Mums ir tā kā viltojums. Mums ir Makita, mums ir Bosch, mums ir Devals. Eju, klausies, cik daudz, ko es šeit redzu, es nemaz nezināju. Lādes, atslēgas, krēsli, lāpstas. Jums tik daudz liels izvēles šajā veikalā, es nemaz nezināju. Tur rušanās zemī, jā? Tev ir dārziņš? Kaut kur ir, jā. Paklausies, ir grābekliši mašīnā kaut kas kāds, es nezinu, ka es braucot kaut kur vadu. Šis laikam kaut kas pietuvināts. Atceries kādreiz, kad dienēja armijā, noteikti dienēja un šādi jānēs. Tu dienēji? Izpruku. Tu neesi radīts, lai nogalinātu, jā, cilvēku? Nē, es esmu radīts, lai dotu dzīvību. Jā, tad, ja mēs par dārzu, tad daudz ķēras. Dažādākie veidi. Tēnika, vai esi redzējis šo te? Varbūt reklāmu kaut kur esi redzējis. Nē, šitas es nezinu. Paraugu. Viņai šī ir īpaši ar to, ka, man liekas, droši var teikt, Baltijā lētāk nenopirkts kā pie mums. Jā, un tik labi, es esmu ar ķērām strādājis. Šajā var ielikt aptuveni 5 ērikus, un viņa ir tam paredzēta. Paklausies, viņa man tur iet uz priekšu tik labi, klausies, nav tādas spēku. Vai pat to ir viss padomāju. Cik daudz viņa šī konstrukcija ražotais garantē, cik daudz svaru viņa var turēt? Es domāju, vairāk kā 50 kilogramus. Noteikti vairāk. Vairāk. Es piepriekšu 5 sēri. 500 kilograms? 580 kilogramu ražotais garantē, ka konstrukcijas pēc. Kurš to var tādu pastumt? Mēs veicām eksperimentu un noliktavā šajā pašā ķērā sakrāmējām, laikam, 580 nebija, 575 kg kopā ar salso maisījumu. Pacelt, neviens necēla, lai nepalikt vesels, bet funkcija pilda viņu tur. Mums viens klients no objekta atsūtīja, kad ar šo pašu ķēru objektā, kur lej betonu, lej iekšā pilnu ar betonu un stundā, un pilda funkciju. Un kāda viņai cena? 79 eiro. Tikai, tieši tā, tikai.
Ērika, parādīšu tev, ja kādreiz kaut kas nepieciešams no darba apģērbā. Tēkers, man ir bikses, šori, var atnākt otrā pusē ar apēli, tur garderobīgi saģērbies, uzmēri. Jā. Nav tā, ka nav jāpērk uz aklo. Jā, piemēram, ja man viss ir der, tad es varu norēķināt. Kur te var pārģērbties ir gara? Es kā saģērbti cilvēki. Tī ir labi. Žēl, ka viņš nerunā neko. Jā, bet vismaz redz to vizuāli, kā izskatās tās drēbes. Tev varbūt ir paredzēts kaut kas remontam mājās. Nezinu, kaut ko grib varbūt nokrāsot mājās vai, nezinu, tāpēc samainīt vai grīdas segums interesē. Varam aiziet uz to virzienu, varbūt noķersim kāds džekuņš, tu viņam var uzdot maksimāli sarežģītāko jautājumu, varam pārbaudīt viņa kompetenci. Virtuvē vajag to vārdu sataisīt izlietni, tur ir teksts. Santehnika sataisīt izlietni, un tā kā tek, cauri izlietni. Jā, man tek, un tur vajadzētu to, un es gribētu izlietni to maisītājs. Droši vien. Lai viņš man sapasa to iepriekš jau, bet laikam tas tā nav. Tur jāpielāgo. Nu, principā, jebkurai izlietnē var uzlikt jebkuru maisītāju. Sarežģītāk vai vienkāršāk. Tur ir kaut kāds gudrās slēdzens arī viņam bija ierasties. Jā, mums ar telefonu var atslēgt laikam, jā? Tieši tā. Man liekas, tas ir vairāk vārtiem paredzēts, ka tu vari vārds ar atslēgas arī reku gudrās. Protams, ir visi standarti parastās atslēdziņas. Sākot no vienkāršākām, sarežģītākām un tām drošības pakāpēm arī līdz pašām augstākajām. Žūvot daudz un liela izvēle klausies. Katrai gaumei klausies, katram durvim. Viss tie ir padomāts par ikvienu klientu. Lielākoties, kad tu pērc durvis, pieņemsim mājās maiņu durvīm, durvis komplektā nāk ar durvju kārbu, nāk durvis. Viss, kas saistīts ar furnitūru, reti, kad ir komplektācija, jo tā ir gaumas lieta. Līdz ar to tu vari daudz variēt. Mainīs mājās durvis, redz, kur mums ir visādas iekšdurvis, visdažādākie piegādātāji. Ārdurvis, mums ir saunām durvis, ir ugunsdrošas durvis. Tev ir tāds durvis, kur es no tālēnas pultu var aiztaisīt un attaisīt kaut kā tā. Vai es izēju no mājas ārā un aizmirsu un pārliecinos, ka viņas man ciet ir. Es domāju, ka to var izdarīt ar jebkurām durvīm, ja tu uzliec gudro slēdzienu. Es tā domāju. Jā, ir. Gudrās slēdziens tur ir un to var izdarīt. Un tāds ir gudrās slēdziens. Mēs iepriekš skatījāmies, ka mums bija gudrie vārti par gudriem slēdzieniem. Pieņem, kad mums ir jāprasa Jonam no apdars nodaļas, viņš būs daudz kompetentāk. Nu, kur nu bez šitā klausies, kā viņi skaitās pareizi? Līdzi var paņemt, apsies uz vitamīšiem. Jā, šo te tu vari, tad būvē māju, bet īsti nav kur, un tu gribi būt zolīts. Šādus te brīvā dabā noliec, kur skaties ainavu debesis. Jā, bet ja man viņš ir pilns, un kur es viņu var iztukšot? Tad tev jāzina, kā sauc tos asinizātors. Jā, bet šitā... Droši vien, ka šī te nebūs izdevīgs tas brauciens, bet asinizātors palīdzēs. Bet es pieņemu, ka viņam ir kaut kāds uzglabāšanas konteiners, ka tu viņu vari. Domāju, tas ir padomāts par to, jā, lai būtu tā. Bet tā ir laba visā pasēdēšana ir, jā. Nu, pēc tā neiztikt, nu. Tas šodien jau bija tur, Erika, vai ne? Kura? Tajā vietā. Kurā vietā? Nu, izmantoju kaut ko tādu šodien? Šitādu vēl šodien, man liekas, ka izmantoju gan tikai mājās. Veikalā būtu diezgan nērti, man liekas, tur tā sēdēt vai skatīties. Tas jā, bet tas ir veikals, viņš dara savu funkciju, un man piegādā mājās, jā, un tad es varu ēti izbaudīt to visu padarīšanu. Klausies, kā jums ar krāsām? Šeit ir diezgan daudz izvēles ar tām krāsām, jā, ir? Klausies, ir tāds indīgākas krāsas vai tāds, kuras nav tik indīgas? Tagad jau vispār nav indīgas krāsas, jā. Viss ir pārsvarā 99% ir uz ūdens bāzes, jā, nekaitīgas, tā kā bez smakas un nav toksisks. Jo es savā laikā, kad krāsoju skolā grīdas, jā, man tieši patīk, kad bija indīga, es tā norēju īsti, kad es tā... Tad pēc tam ķirbis sāpē. Nu, tur tā lieta, tāpēc patīkamāk, kad nav indīga. Tagad vairs tev negribētu krāsot, ja nebūtu jēga, saprot. Nē, nu varbūt ar to dabīgo ūdens labāk. Un kā viņa ātri žūst vai ilgi jāgaida? Protams, ka tas ir ūdens bāze, jā. Tur nav tā kā agrāk bija 24 stundas, jā, tur 16 vai 18 otro kārtu var krāsot. Tagad pēc pāris stundām krāso otrā kārtu. Jā, un izvēles ir dažādas, jā, kā pēc galvas. Mums jāzina, kas jākrāso. Labi. Tu gribi apskatīties? Es varētu apskatīties kaut ko tādu. Griesti, sienas, mitras telpas, tālāk no Līvakola Rakau griesti, sienas, mitras telpas, jā, nekļaus skārā. Un tāda pati viss komplekts ir no sādalī. Tālāk viss ir no kaparās, jā. Kurš jau Latvijā vispopulārākais brands krāsām? Cik meisteri, tik iecienītās krāsas, jā. Un viens no tādiem topiem ir Vivakolors. Windows 7 es atceros no augstskolas. Tā ir klasika, jā. Tā ir krāsu klasika, ja tu nezini, ko krāsot. Ar Windows 7 var nokrāsot. Superīgi, mazgājama krāsa, pamazgāt viņu var. Čau, brigādā. Kur tu staigāji? Kam tev čia paredzējuši?
Tu saliec pa plauktiem? Kāpēc viņš tad? Jumtu krāsā ārā jāisa. Ir tāda arī, saprotu, ko jumtu nokrāsot, jānopret lietu, lai viņas tur... Ir, reku, tepat ir. Saule nenuvalēja viņa sāti vai... Reku ir jumtu krāsa, kā tur kolēģis teica, grunte, obligāti grunts, 2 kārtas krāsa. Un kamerits uz rūsas. Ideāli, Klaus. Ļoti populārs pēdējos, nezinu, gadu ir palicis šis produkts. Tas rūsas pārveidotājs, kam viņi izmanto? Nu, lai rūsas nav, un lai izveido kaut kādu citu rūsu. Mašīnai sliekšņiem droši vien, ne? Nu jā, nosedz, jā. Ne, vienkārši, lai, es domāju, lai tā rūsa neizpaužās ātri, nu, neprādās. Kur kārbai? Jā, kārbai Ivar. Tas varētu būt labs. Varbūt dāva viņam aiziet. Tas ir rūsas pārveidotājs un grunts 2 vienā, jā. Ļoti populārs mašīnām, nu, meistariem, servisiem, jā. Sētām arī kodiem metāla stabiem droši vien, ne žogiem. Protams. Kā saka, paildzina, lai tā rūsa nebūtu. Redz, tu tur mehāniski noņem to rūsu. Jā. Jā, tas, kas nāk nost, tev jādabon nost. Pēc tam tu viņu paņem ar šķīdinātāju attauko un uzliec to rūsas pārveidotāju. Viņš pārveido un jau kā grunts, pēc tam uzreiz var tu ņemt krāsot. Nav tā kā veca. Klausies, es gribēju tev pajautāt, vai es mājaslapā arī varētu paskatīt, papētīt, kas šajā veikalā, ko es varētu iegādāties? Protams, mājaslapā ir lielākā daļa mūsu preču. Varbūt tādi, kas ir tikko nesen parādījusies sortimentā, viņi uzreiz nebūs mājaslapā, bet pēc kaut kāda brīža mēs viņus, protams, arī visus publicējam. Tā kā viss, ko tu redzi mājaslapā, ir pieejams veikalā un otrādi. Šeit man vajadzētu dienu pastaigāt visu, kas ir darās šajā veikalā, jā. Nē, nu, protams, ja es kaut ko zinu, ko man vajag, jā, es uzreiz pajautāšu, lai man pievērst tur daudz ko ieraudzīt to, ko es domāju, ka te nav, jā. Nu, piemēram, teiksim, dušu kabīnes, toaletes, visāds, ko es tagad redzēju, jā. Visāds astaidziņas, visāds tam līdzīgas lietas, visāds tas un lampas un takšas un lāpstas un ķerras un visu. No pamatiem līdz atslēgai, Erika. Vot, sapratu, īsi un kodolīgi Jā, viss. no pamatiem līdz atslēgai. Bet ir tāda lieta, kas varbūt te nav? Mums nav mēbeļu, bet tas jau īsti laikam neiet kopā ar būvmateriāliem. Nu, grunts smilts arī nebūs šitajā veikalā. Nu, smilti ar te nenopirkt. Smilti? Mēs varam noorganizēt tev smilti. Redzi, tad tomēr var. Pie mums tu var iegādāties. Droši vien, ja tu esi uzņēmums, kuram to vajadzīgs ir daudz vai regulāri, mēs to varam noorganizēt tādā veidā, ka tas nevis nāc no mūsu veikala, no mūsu noliktavas, jo mēs to neglabājam, bet mēs tev to varam piegādāt jau uz objektu. Klausies, un arī šašlikus, kur taisīt arī tie īstie. Grils bija. Aizēm, tur ir, tu nevar iedomāties. Nu, viss, kas saistīts ar iekurināšanu, visādi līdzekļi, un tas sākās grilli. Griļu pasaule, klausies. Lielāki, mazāki grilli, gāzes grilli, ogļu grilli ar vairākiem degļiem. Pilnībā profesionāli, ne tik profesionāli arī amatieriem un parastie ogļu grilli. Ļoti kvalitatīvi ražotāji mums ir, kā var redzēt. Ir arī kūfinātavas, parastie mangāla tipa grilli. Mums ir pilnīgi visi piedarumi, kas tam ir vajadzīgs. Tā kā, nu, mēs gatavs, bet tev pēkšņi rodas situācija, ka tev vajag pikniku, brauc ciemos un te tu dabūs. Ir arī turista grilli, tie saucamie rociņā paņem līdzi. Aha, nu ļoti skaisti, klausies, zināšu, klausies tagad, kur arī priekšies kaut ko atrast. Kur grillē? Jā. Kad nāks ciemos nākamreiz, tad tā ķiveri tev gaidīs. Jā, paldies. Man bija tas gods tiešām to ķiverīti, jā, tiešām baigi Zini, mīļa. ar ko atšķiras balta no dzeltenas ķivera buloka? No, tas jau ir tā priekšniekam. Redzi, jā. Saprat pareizi. Es varu iegādāties arī, jā, nopirkt tevi veikalā pie jums veikalā. Jā, protams. Vai tu zināji, ka ķiverēm ir derīguma termiņš, ja tu esi strādā būvītā? Tu droši vien zināji, vai ne? Jūs zinājāt, ka Mērlentām arī ir derīguma termiņš? Un Mērlentām arī ir derīguma termiņš. Un Mērlentām vēl vai viņi ir kalibrēti vai nav, jo turpat... Viņi jau padiršās ātrāk. Kā termiņš beidzās? Jā, bet arī par ķiverēm. Jā, ķiverēm ir termiņi un Mērlentām ir termiņi. Labi, ķiverē cik ir? Uzmanīgi. Ķiverēm cik? Arī līmeņi, bet man liekas, līmeņražiem gan, man liekas, bija kalibrācija pat jātais, jo savādāk ir bijis gadu, vai pārbaudīt, viņš nav sists. Tur bija no iegādes brīža konkrēts laiks, ka tā Mērlenta vai ķiverē ir drīkst atrasties objektā, bet par to es... Pieraksta komentārā, cik ir derīguma termiņš baltai ķiverē. Baltai ķiverē, tieši tā. Rezumēji, viss no pamatiem līdz atslēgai, izņemot mēbeles, jo tas var nopirkt pat pāri. Nu, tas ir vērienīgi, un es pat nepaspēju visu izstaigāt un ieraudzīt, kas te darās. Nu, tiešām liela pasaule. Varbūt tev jāpaliek vēl uz kādu stundu. Man būs vēl jāatgriežas īstenībā. Es labprāt atgriezīšos. Tu kaut ko sev arī noskatīt? Ir lieta, ko noskatīju. Kas tas būtu? Nu, tas, lai paliek pagaidām pie manis. Bet ir lietas, ko es noskatīju, ko es gribētu iegādāties. Ķeru? Nē, bez ķeras jau. Grilu? Uz to pusi, jā, bet nē. Grilu var vēl palielināt. Karogu? Karogu. Podu to pārnēsā. Podu? Jā, tas ir, kur bez tā. Jēzus, cik daudz labas lietas klausies.
Tātad TikTok mājai vajag fasādi. Gribās tumšu, es nezinu, pelēku, melnu, tu nav izdomāts. Ko tu vari ieteikt? Anticīti? Kas tas tāds? Tavs čoms Didī paņēma anticīti. Kurš tas bija? Tavs čoms? Nē, čoms es zinu, bet ko Didī paņēma? Viņš paņēma anticīti, man liekas, viņš pelēkās toņas paņēma, vai ne? Bet tev vajag ārsienai, vai ne? Jā. Viņu ir jāliek vertikāli vai horizontāli? Nu, tu viņi var likt gan vertikāli, gan horizontāli. Redz, piemēram, šeit arī puspondīti ir horizontālā puspondi paredzēti, ja? Ūdens nāks, viņš tev noticēs šādi lejā, ja? Tu nekrāsies nekādu putekļu. Nu, tā fasāde būs smuka. Kāda krāsa ir vispieprasītākā? Tumši pelēkie toņi, top krāsas šobrīd. Kā tev pašam patīk? Katrai vietai, katrai mājai ir vajadzīgs savs tonis. Tu nevari izvēlēties tā. Tur, piemēram, ir koki lieli blakus. Nu, es izvēlētos kādu gaišu toni. To vislabāk var dizaineri pateikt, arhitekti, un viņi arī iesaka parasti to, kādas toņas izmantot buļbūvēm, vienalga, nu, ap karkas maņām. Erika, var pateikt, kuru tev patīk? Nu, es teikšu tā, kaut kas man no šitā patīk, jā. Šitais man patīk. Nu, ļoti labi izvēle. Nu, tu taisīti sev māju. Kādu tonu tu izvēlēties? Kur būtu tie mīļākie, labākie toņi? Ja godīgi sakot, man dabīgi, kas ir, jā. Tā ir katrai tautai ir savu toņi, kas viņiem liekas pieņemami mājas būvniecībai. Jā, es būtu tas Igons vai kā, man varbūt tiešām patīk tā. Ziloņiem? Jā, ņemt uz zilo, jā, teiksim, jā. Es ievēroju, ka tu aizbrauc uz Kolku, tur, kur vecie lībieši dzīvo. Jā. Un tur arī ir tās zilās mājas, vai ne? Jā. Un viņas arī tur labi izskatās. Un labi izskatās. Un kas tur tajās mājās dzīvo vairāk? Nu, tie ir tie paši vecie lībieši. Viņiem pat valoda ir saglabājusies. Tā vecā, nu, norautiem galiem, piejūrnieki. Jā, un viņiem tie labi jūtās. Viņi tieši tādu grib, jā. Viņš uzminies, ka maza balva viņam būs tā. Maza vīksne jau man patīk. Ka saule spīd, jā. Jā, tur ir vara vīksne, vai ne? Vai nav skaisti, ka... Jā, ir ļoti skaisti. Vara vīksne dara ar savu darbu. Zini, kāpēc ir vara vīksne tāda? Kam viņi ir vajadzīga? Jā, nu, teiksim, ja saule spīd. Lai iepriecinātu cilvēku. Arī, jā. Un zini, nu, kurien tā vara vīksne radās? Nu, labi, no fizikas viedokļa mēs zinām, kur viņi radās. Tur grib kaut ko stāstīt citu. Jā, vara vīksne tur ir simbols tam, ka tā bija no Dieva derība, lai pasaule neaiziet plūdu. Tas ir kā tilts, kā kupols, jā, lai pasaule nenoslīgtu plūdos. Tā ir no radītāja zīme. Tas ir Bībelē rakstīts? Jā, tieši tā. Kurā vietā tas ir rakstīts Bībelē? Kurā? Mīļie, cilvēki, komentāri par kurā vietā ir par varavīksni rakstīts Bībelē? Kurš uzminies, ka maza balva viņam būs tam? Kas tu aklusēs? Nu, tas ir tas tonis. Es gribu parādīt, rekur, ir šitāda ieplānota fasāde. Kaut ko no šitā saprot? Te ir paredzēta vieta divām mašīnām. Vertikālā pusponda izskatās, vai ne? Bet kas pa tonu varētu būt? Tas ir kaut kāds pelēks tumšs šeit tāds? Nu jā, mums ir jāapskatās. Tie toņiem ir ļoti daudz. To parasti izvēlās pats klients vienmēr. Nu, to tonī. Jā. Un viņš atnāk ar kādu dzīves draudzeni, un tad arī draudzeni parasti pasaka, kas tu aklusēs? Nu, tas ir tas tonis, nu. Un tu saki tā dumi, jā, nu, tas ir tas tonis. Nu, tā tas notiekās, nu, lai cik tas dīvaini nebūtu. Tas ir vecināts, tas ir dedzināts koks, tur jau tas ir diezgan padārgs pasākums. Tas nav tik vienkārši tāds. Tāpēc Erikam patīk. Bet man patīk, ieteikšu. Ja tev nevajag lielos daudzumos tos dēļus, nu, piemēram, tādas te dēles, jā. Tādas arī pie mums var pasūtīt. Var, jā. Tas ir interesants. Jā, viņš ir interesants, ja kādam varbūt tieši tāda kāda pats, bet man nē. Tu negribētu, piemēram, aplodas maiņām, piemēram, tā tonī. Tikai neliels akcents. Ja neliels, tad vēl varētu. Jā, viņš varētu būt labs, vai ne? Jā. Bet ja viņš būtu visu sienu tādi, es domāju, tas būtu smagi. Jā, pats man acis nogurtu, man jo skatoties, jā. Nu, šitā zaļā, šitas man iepatīkās, tāda, jā. Jo viņš, manas acis atpūšās, tāpēc dedzināts viņš ir. Nu, kāda viņam struktūra? Nu, man kaut kā pelna. Uguns jau kā tāda ir diezgan šķīsta. Arī no baznīcas viedokļa tas bija laikam tāds diezgan šķīstīgs. Nu, ar uguni kaut kas saistīts, jā. No uguns ir minēts, jā. Tā kā viss ragans tika, man liekas, likvidēts tieši kā reiz ugunī un burvi un vispārējais. Jā, ka tā kunga gars krita, tā uguns krita, sadedzināja visu, jā. Visus tos burvis un raganas un viss tur pa pieskarē izgāja. Jā. Šitos Didijam pārdevi, ja? Nē, Didijs pasūtīja krāsot citā tonī. Redzi? Tas ir šitāds te, kā šeit var redzēt augšā. Jā. Vai Trāveni, ko jūs sakat par šito? Labs? Top krāsa profils. Nu, jāizdomā. Tas ir galvenais klientam jāzina, vai viņam tā krāsa patīk vai nepatīk. Bet cik viņiem garums ir, ja? Nu, tur ir dažādā garumi. Tur ir garie izmēri visi. Tur vienkārši jāskatās, kā... 4 metrīgi ir? Tur ir atkal kārtējo reizi mūsu dārgie angļi pastrādājuši. 4 metri tirgū nav. Jā. Ir vai nu 3,90 vai 4,20. Okay.
Nekā nesapratu. Es tev vajag nopirkt tādas dēļas, tās ir vislabākais, to vislabākais. Tu uzreiz uzmanies, vai ne? Nē, es ieklausos, ja kāpēc viņš saka jā, un es novērtēšu, jā, un man patīk, ka pievērš man uzmanību, jā. Jo, ja tu man nepiestāji, lai gan es varētu bez runāšanas jau saprast, jā, tas ir tā, bet man labi, ka kaut ko pastāstā vairāk par viņu. Kā tev, Erik, šī kvalitāte laba? Kvalitāte nav tik gludina, jo var ieķerties šitās te krāmbas. Nu, bet tu jau gar savu āsienu parasti nestaigā. Tev nav skabākas, te nekādas netraucies. Arī fakti, jā, bet, nu, kvalitāte nav tik laba, kā gribētos, jā. Tu gribēji gludāk vai? Nē, ārpusē tas nav svarīgi. Lietuva, jā, tev viss paliks atkal tādā krāsā kā koks. Tu piekrīt? Nekā nesapratu. Ko tu gribēji? Ka Lietuvas krāsa nomazgāsies? Jā. Nē, šī krāsa noteikti nenomazgāsies. Kas tā ir pa krāsa tad tādā gadījumā? Es nevaru popularizēt krāsas. Pēc tam man kādu no krāsa pārdevējiem pateiks, ka īstenībā tu tos mēģini pārdot, man ir daudz labāk. No tā ir vienmēr, vai ne? No tā ir, jā. Mēģini tagad izstāstīt, kad mums tādu un tādu krāsu ir jāpārdod. Nu, tas nebūtu nekorekti, vai ne? Nebūtu. Var pārliecināt, Erika, ka tā kvalitāte ir tiešām laba? Erika, es tev varu vienīgais pateikt tās bažas, kas tev, piemēram, rada, ka tā krāsa varētu nomazgāties no tā koka, nu, ja pilnīgi nelīmējies kopā, jā? Nē. Tev viņi būs jāpārkrāso, un tas ir visiem koku fasādes īpašniekiem jāņem vērā. Pēc kādiem 5 gadiem no sākuma būs jāpārkrāso šī fasāde. Būs jāpāriet ar rullīti vai ar pūšanu pāri. Jā, tie nav plasmas dēļ, tos dabūs krāsot. Man ir vēl jautājums. Būs kasas saule un pievēl klāt. Viņa izdala kaut kādu aromātu vai to? Es īsti neesmu mostījis, uzreiz pateikšu. Nē, jā. Nu, kā? Nu, pagaidām es tā nejūtu, jo, bet ja saules arī. Smiet pēc svaiga krāsot dēļ, vai ne? Nu, vienīgais, vai pēc kā citu.